zvanīt. Sveicu jūs Lutriņu baznīcā, es pirmo reizi, kas atkārtoti. Un es esmu arī jauniešu vadītājs, un kaut kā tā jaunāka paudze mēs viņus mazliet saucam par sniegpārsliņām. Nu, kad ļoti ātri izkūst, bet jūs cauri visam lietum, ar izņēmumiem, protams, bet jūs cauri visam lietum un vētrai esat līdz šejienes tikuši, un tas ir apsveicami. Šodien es gribu mazliet ievadīt ar tādu domu par atpūtu. Ziniet, redzēt, kā es esmu apģērbs līdz kājām, es esmu tā kā kalpošanas drēbēs, un tā kājās man ir atpūta. Es esmu ar botām atnācis. Tā kā es esmu atvaļinājumā, tad vismaz kājas, lai jūtās atvaļinājumā. Atpūta tā ir ļoti svarīga lieta. Un jau pašā radīšanā Dievs ielika, mēs zinām, pat ir 3. bauslis, tev būs svēto dienu svētīt, un nevajag strādāt darbus, vajag atpūsties. Un kādreiz liekas, kāpēc Dievs liek svētdienā tā kā neko nedarīt? Bet īstenībā tas iemesls ir, lai varētu svētīt, lai mēs varam veldzēties, lai mēs varam baudīt, lai mēs varam atjaunot spēkus gan miesai, gan dvēselē, gan garā. Un es gribu šodien nolasīt jums no 2. Mūzes grāmatas, no Vecās derības 31. nodaļas 12. panta. Un tur ir teikts, un kungs sacīja Mūzum, saka Izraēla dēliem, tiešām ievērojiet manu sabatu, jo tā ir zīme starp mani un jums uz paudzēm, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs, kas jūs svētī. Šodien mēs baudīsim koncertu, un tas arī ir tāds simboliski. Kamēr mēs baudām koncertu, top tornis, vai ne? Un Valdis, es esmu Valdi daudz klausījies, un vienmēr, kad es klausos Valdi, mana dvēsele ir tajā atpūtā, tajā sabatā. Lai Valdis arī tad spēlē jums un baudiet, un saņemiet un veldzējiet miesu, dvēseli un garu. Pateikšu šīs lūkšanu. Debes Tēvs, mēs slavējam Tevi un pateicamies par Tavu žēlastību, par šo mirkli, ko varam baudīt. Mēs lūdzam veldzē mūs, esot šajā dievnamā, Tavā svētajā dienā. Svētī Valdi, mums kalpojot, svētī mūs visus, esot kopā šeit sadraudzībā, un ka Tu esi mūsu vidū. Jēzus vārdā, āmen. Lūdzu vārdu Valdi. Dod vārdu Valdim. Labdien! Tātad es esmu Valdis. Un tomēr jums vajadzēs ne tikai atpūsties, bet mums būs ļoti labi iespēja man uzdot jautājumus. Koncerta laikā starp dziesmām jūs varat uzdot man jautājumus. Un es atbildēšu. Ja? Runājuši to. Vienmēr uzdod man, kā tu raksti dziesmas, Valdi, kā tev tas top, kā tas, kur tu to mūzu ņem. Un tā ir ļoti interesanta tēma. Tātad būs Valda autora koncerts. Visas dziesmas, ko es dziedāšu un spēlēšu, es esmu mūzikas un vārda autors. Esmu vietējais, tagad saldinieks, dzīves augs un dzīvot. Agis līdz rasu atļājas, pāri pļavām viegli tiltus ceļ. Ar šiem tiltiem tavu sapņu dziesmai sākas brīnumainais ceļojums. Spārnos ceļas vītas vairums balts. Dienas jaukums stāv man pretī stāvs. Tavu
Laukos vasarai manos vaigos, atmīt saule žilbinošais spaids. Ar šo visu, ko mums Dievs ir devis, tikai viņam vēlos pateikties. Ceļu, kuras jānoiet līdz galam, man ar tevi prieks ir kopā. Par šo visu, ko mums Dievs ir devis, tikai viņam vēlos pateikties. Ceļu, kuras jānoiet līdz galam, Mākslinieks ar krāsu šķēkstu ienas, viss tas tev man ar prieku darīts, ar mīlestību varam satikties. Tā nu mana roka tev uz pleca, klusi vēsta esmu es tepat. Vēl dzeri sirdi tavu esmu nācis, tikai to, kas manā sirdī mīt. Par šo visu, ko mums Dievs ir devis, tikai viņam vēlos pateikties. Ceļu, kuras jānoiet līdz galam, jautājumi ir? Nav jautājumu, jā? Tātad šī dziesma saucās Tev un man. Nākamā dziesma ir Tik tā. Ja jautājumu nav, es drusku ievedīšu jūs tajā iekšā. Visām dziesmām ir stāsts. Dzīves notikums ir kaut kāds vērojums, kaut kas, kas veicinās to rakstīt. Brīnums mastas manu sirdi izrotā un aizvērt mani mīlestības uzvārdā. Vēl kāda roka glāsta dvēseli vārdi, skan vēl paliek šajā savu vietā tik tā.
nav slikta vietas stāv, jo labais ir jau klāt. Priecā ir šī diena, dota tev. Nav slikta vietas stāv, jo labais ir jau klāt. Priecā ir šī diena, dota tev. Uz laiku sēdēs tas rodas tur, kā es mēdzu ezerā tik tā. Ir silti dvēseli, jo atrodam viens otru šajā vietā brīnumainājā. Kur mīlestība dāsni dala uz ticību, prieku, mieru mūsu šajā draudzībā. Lai kādi vārdi savas ziedus, viņu galos taviem sapņiem mīlestība dāvinā. Mīlestība tā, kas piepildā. Sīkīgi dzīvot prieku iedēstā. Mīlestība tā, kas piepildā. Sīkīgi dzīvot prieku iedēstā. Nav slikta vietas stāv, jo labais ir jau klāt. Priecā ir šī diena, dota tev. Nav slikta vietas stāv, jo labais ir jau klāt. Priecā ir šī diena, dota tev. Man ir jautājums, kā tu piedabūji lietu tev piesist citam instrumentus? Nesapratu reiz? Kā tu piedabūji, ka lietus tev piesist citam instrumentus klāt? Nu jā, tas jau nav manis izvēlēts ansamblis, jo jau tas kungs ir sarūpējis, vai ne? Bet nu reizēm tā notiek, ja. Starp citu, tie koncerti ir dažādi. Biju uzaicināts vienreiz uz Lielvārdi, un tur bija tāds notikums, kad arī koncerts notika baznīcā. Bija vētrā, tieši tāda pati vētra kā vakar, milzīga vētra. Koki lido un viss, un kā mēs tikām līdz tai Lielvārdē, es nezinu īsti, bet sēdes gaidu, tad laukā vēju pūš, koki locās, viss, un neviens cilvēks neatnāk. Ir tikai organizatori. Viss. Kā jūs domājat, koncerts notika? Notika organizatori. Un tad, kad es dziedāju pēdējo dziesmu, tad vētra bija norimusi, beigusies, un durvis atvērās un ienāk cilvēki iekšā. Viņi stāv, un viņi klausās to pēdējo dziesmu. Cik žēl, ka mēs no vētras nobaidījāmies un neatnācām. Arī tā mēdz gadīties. Nu, un par cik līst lietus, tad padziedāsim arī par to lietu, kas parasti no rītiem agri. Līst masas lietus, man uz masām pēdām, kad sastrādītā miglā plunčājumas. Caur miglu spožiem, saules stari klusī, man sirdīču šai miglī apstājas. Kāda izkrits pār pļavām laimi meklē, tur to neviens nekad nav atradis. Pajautā sirdī par kuru ceļu,
zāles stiprā, vīta pēle, mans nejaušs solis to spēj sabrandāt. Ļauj skaistam mieram, vēl mirkli pasapņot, gan diena pasacīs, vēl solis mēr. Gāda ir skriets pār, ļavam laimi meklēt, tur to neviens nekad nav atradījis. Paejam tā sirdī, pa kuru ceļu, ar kuru kādī tās ir jādodas. Mīli un dadi, sirds lai galvē, par kaut ko, kas otram tirgus sniedz. Mīli un dadi, prieks lai mājo te, brīnums uziet tavā dvēselē. Mīli un dadi, sirds lai galvē, par kaut ko, kas otram tirgus sniedz. Mīli un dadi, prieks lai mājo te, brīnums uziet tavā dvēselē. Brīnums uziet tavā dvēselē. Brīnums uziet tavā dvēselē. Paldies! Nu, Jānis, kādi jautājums? Vai tiešām ir tik labi, ka nav ko jautāt? Tiešām. Man ļoti patīk veidot komunikāciju klausītājiem. Ja jūs nejautāsiet, man būs ļoti skumjš koncerts. Jūs varbūt būs jautājums, man būs skumjš. Tātad neviens. Labi, es pamainīšu speciāli tam repertuāri. Dziesmas es rakstu, kā jau jūs sapratāt, ka šis koncerts saucās Mīlestības sapulce, bet dziesmas es rakstu jau sen. Pirmo dziesmu es uzrakstīju 12 gadu vecumā. Es dzīvoju Saldumā, Celtnieku ielā, tur tajās daudzstāvu mājās. Jūs jau ziniet visi to ielu. Tur parasti sājas vai remontēt un izkalpot. Un pārētajā mājā dzīvoja meitenīti viena, kur man ļoti patika. Un es tā biju viņā samīlējies, kad es skatījos pa logu, apcerēju to mīlestību, to sajūtu, un es uzrakstīju viņai dziesmu. Tā dziesma bija daudz gadus pēc tam diezgan ejoša, jo ar to dziesmu es arī kaut kādus konkursiņus uzvarēju, bet tad, kad es piedzīvoju Dievu protams, es ar tā laika dziesmas visas noliku nost, viņas vairs nepatika man. Bet 12 gadu vecumā es uzrakstīju savu pirmo dziesmu. Apzvanē. Un neviens neko nejautā, kā rakstās dziesmas, kā tu raksti vārdus. Jā. Nē, meitenīte vēl joprojām nezina, ka tā dziesma viņai ir rakstīta, jo pēc tam jau es rakstīju dziesmas citai meitenītei, kur tagad ir mana sieva, viņa tur sēdi. Man atgādina arī savu jaunumu. Es pirmu dziesmu uzrakstīju par 16 gadiem, bet kuldīgi. Labi, tas arī ir agri. Labi, par cik tojās ziema, rudens, tad nākamā dziesma būs par mazliet augstumu. Lieku soļus baltā sniegā, dodoties pie tevis ziemā. Ceļš tik tīrs un balts, bet ļoti augsts. Domās redzu tevi sēdā, pavasarī
sirdī plaukst. Draugs pie tevis dodos es, tava sirds man pievienās. Pat ja ceļš ir ļoti augsts, mīlestības tajā ziedī plaukst. Mīlestības tajā ziedī plaukst. To, kas tavā sirdī mājo, ļoti daudzi klusi kāro, taču tad tie, kam dodi tu. Mīlestību tu ar kuru, mīli mani sirdī tu, pietiek man un pietiek tuvākam. Draugs pie tevis dodos es, tavas sirds man pievienās. Pat ja ceļš ir ļoti augsts, mīlestības tajā ziedī plaukst. Draugs pie tevis dodos es, tavas sirds man pievienās. Pat ja ceļš ir ļoti augsts, mīlestības tajā ziedī plaukst. Mīlestības tajā ziedī plaukst. Nu, un kā jau es te minēju, es pēc tam sāku rakstīt dziesmas citai meitenei, un tāpēc es gribu nodziedāt tevi dziesmu, kura saucas Inta. Sašķīrās. Tātad dziesma Inta. Šī dziesma arī tāpa interesanti, viņa ir vairākas, visādi stāsts, bet šī dziesma bija interesanti tā veidā radās. Es biju Anglijās darbā, un Inta bija Latvijā. Un viņa man zvana un jautā, pasaki man kaut ko labu. Un tas nebija tā, ka viņi vienreiz tā jautā. Viņi jautāja ikdienā, katru dienu. Piezvan man un jautā, pasaki man kaut ko labu. Un es atnācu mājās no mājas, nostrādājies, man spēka nav it nemaz. Un es viņai, man nav ko tev atbildēt, nav ko teikt. Pasaki man kaut ko labu jautājot. Es labi uzgājot pēc stundīgas. Pagāja stundiņu un zvanu dziedu viņai. Tu man prasi, lai tev pasaku, kaut ko labu no sirds iedodu, kaut ko tādu, kas celtu un arī jāceltu, un kā brīnums skanētu. Ja man būtu ko teikt, teiktu esi tu. Mana daļa tā labākā. Būt tev līdzās un dzirdēt, un sadzirdēt. Vērties tevi tā brīnumā,
Tu siltums saltai dvēselē, tu rota manai pasaulē. Tu esi saules lupas maigs, es tevī ir tik skaists. Tu siltums saltai dvēselē, tu rota manai pasaulē. Tu esi saules lupas maigs, es tevī ir tik skaists, ir tik skaists. Kā man ilgojas sirds, kā tā līksmo karām, kā tā tevis kaut cieši un tur, kā tā priecājas zinot, ka esi tu man, kā tā gavilēs tā. Ja man būtu ko teikt, teiktu, esi tu. Mana daļa tā labākā. Būt tev līdzās un dzirdēt, un sadzirdēt. Vērties tevī kā brīnumā. Siltums saltai dvēselē, rota manai pasaulē. Tu esi saules lupas maigs, es tevī ir tik skaists. Siltums saltai dvēselē, rota manai pasaulē. Tu esi saules lupas maigs, es tevī ir tik skaists, ir tik skaists. Es tevī ir tik skaists, ir tik skaists. Paldies. Jautājumi kopā? Vēl nav. Ko Inta atbildēja? Ko Inta atbildēja? Es neatceros, ko viņa atbildēja. Bet es biju laimīgs, ka man bija izdevies pateikt kaut ko labu. Pēc tā. Tu raudāji, jā. Viņa parasti atbild, es tevi mīlu. Pudeli, tik nē. Ziniet, es jau izsvīts esmu. Tātad dziesmas rakstīju ne tikai Intai, ne tikai par kaut kādiem dzīves notikumiem, bet arī bērniem rakstīju. Jums jau tiem, kam ir bērni, viņi zina viņu uzvedību, jau visādi notikumi, visādi vērojumi. Un tagad iztēloties, ka guļ maza meitenīte no rīta gultiņam saule augstu vietuņai, sēdi pārtā, logam aizskars atvērts. Bozās. Tavā mazā gultiņā, lieliem brašiem soļiem, iesuļojas austerīši, kā pa ceļiem boļiem, pakutina plakstījus, pačuvina matus, nopājāja vaidziņus, un te pēta kaktus. Beidzot pačūst austiņā, saulīte es esmu, celies rīta agrumā, es tev dienu
pienu nesu, bērniņš atver astiņas, skatās pierauds, kas te iemet aciņas, kas te mani sauc. Māmi, redzi vienam klāt, kāds to tikko teica, miegam lieku tūlīt stāv, saule mani sveica, un ar prieku apskauj mani, dienas dzidrīs skaisties mani kungs, jau svētī dienu šo, lai tev varu pienest to. Un ar prieku apskauj mani, dienas dzidrīs skaisties mani kungs, jau svētī dienu šo, lai tev varu pienest to. Tev varu pienest to. Tātad, kā jau es teicu, visām dziesmām apakšā ir vai nu stāsts, vai kaut kāds dzīves notikums. Nodziedāšu jums vēl vienu dziesmiņu, kas ir rakstīta vēl vienai mūsu meitai. Un tur bija tāds notikums, ka viņai bija dzimšanas diena, viss ir saistīts ar vētru. Es nezinu, kā tā sakritīgi, ne? Un viņa visu taisīja, tur mēs atļāvām. Viņa pati taisīja, tur maizītes smērēja rosols, kas kaut kur tur ņēmās, skrēja uz veikalu, un viss, nu tā bija ņēmusies. Nu, un atnāk tā īstā diena, nu, tagad viņa uzaicina savu skolas biedrus, un ārā ir vētra. Nežēlīga vētra. Un viens piezvan, man mamma nelaiž, es nebūšu. Atvainojies, otrs piezvan, un neviens neatnāk. Viņa sēd istabā. Neviens. Viss ēdienu nolikt, viss gaida, un ārā tāda vētra, viss, ka nedrīkst iet laukā. Tas bija oktobrī. Jā, tas bija oktobrī. Riktīgi, ka vētra, un neviens neatnāk. Nu, ko? Teica, sežamies visi un rakstam dziesmu. Tu neesi tā pazaudētā, kaut kur un kaut kād aizmirstā. Tu neesi tā, ko vēji var noplūkt, un rudenī kaisīt atvadašķā. Esi tā, atstātā vientuļā, bez cerības mirāžā, ciestošā. Esi tā, ko var aplūkot, un šeit un izcilno saucot. Esi labākā, tāda vienīgā, Dieva mīlestībā veidotā. Viņa priekās lacītā, Kristus darbiem svētītā, svētā gara sargātā un mīlētā. Esi labākā, tāda vienīgā, Dieva mīlestībā veidotā. Priekās lacītā, Kristus darbiem svētītā, svētā gara sargātā un mīlētā. Tu tāda vienīgā, esi labākā. Svētītā, sargātā, mīlētā. Tu esi mīlētā. Tu neesi tā, šai
saulei solītā. Tu neesi drūzmā izkaisītā. Tu neesi tā, kas spožumā veidota. Izcilu kļūsti un godu sev lūdz. Tu neesi tā, kas nolīst kā lietus. Tu neesi tā, kas uzplaukst kā zieds. Tu neesi tā, kas uzlēc kā saule rītausmā. Tu neaizej prom, kā diena, kas riet. Tu esi labākā, tāda vienīgā, Dieva mīlestībā veidotā. Un priekā slacītā, Kristus darbiem svētītā, svētā gara sargātā un mīlētā. Esi labākā, tāda vienīgā, Dieva mīlestībā veidotā. Priekā slacītā, Kristus darbiem svētītā, svētā gara sargātā un mīlētā. Tu tāda vienīgā, tāda vienīgā, sargātā, svētītā, mīlētā. Esi mīlētā, tu esi mīlētā, tu esi mīlētā, tu esi mīlētā. Paldies. Šajā vietā es gribu pateikt paldies, jo šī dziesma man atsauc atmiņā kādu manu dzimšanas dienu, kurā es nesagaidīju to, ko es ļoti gaidīju. Šis tik dziedinoši. Paldies Dievam un paldies par tādiem notikumiem. Jā, mēs esam mīlēti visi. Un tāpēc nedrīkstam palaist garām šo iespēju. Būt labiem. Mans atgādinājums. Jūs jau ziniet iemeslu šim koncertam, vai ne? Tāpēc tiem, kam ir sirdī vēlme, nav svarīgi, vai jūs ticat Dievam vai neticat. Jā. Ir skaists tornis, un dodoties te pa to ceļu, tas tornis vienmēr ir redzams. Tā kā ir iespēja kaut ko noziedot, iemest tur tajā labās kastītēs, ja kas tur stāv. Nu tā jautājumi ir vēl, nav vairāk. Kaut kā paldies par jūsu. Man ir jautājums, Jā. vai tu esi skaidījis, cik tev ir dziesmas? Precīzi neesmu skaitījis, bet varētu būt kaut kur pie 200. Jo tās, kuras es dziedu, ja ir diezgan daudz, man te ir 2 mapītes, ja? Bet ir tās saucamās vienreizējās dziesmas, kuras es esmu uzrakstījis un atstājis tur, kur esmu rakstījis. Un, tas nozīmē, uzaicina tevi kaut kur uz kaut kādu ēnu namu. Es aizdomos, jā. Es spēlēju koncertu, dziedu dziesmiņas, bet, lai
Jau tērā, kas ar tiem ainēm izvēršu, tā kā tādu spēli, jā. Tā rakstam dziesmu augšā, jūs dodat man tēmu, jā, un es rakstu augšā. Tad viņi tur stāstam, lietas līst ārā. Vienas točni atceros, tad rakstījām jau bērni. Lietus, šodien līst lietus ārā. Es tā domāju, jā, pa lietu vienmēr var tā rakstīt tādu slapi dziesmu, skumju, jeb pilnu dziesmu, jā. Es domāju, bet var taču arī jautri jārakstīt, tādu mīļu, ne? Šodien ārā lietus līst, sirsniņa man skumjām dzīst. Vai ne? Skaisti. Kāpēc vienmēr jāgulē? Tad tālāk es neatceros vārdus vairs. Bet, tā viss topa. Un reizēm paiet kādi gadi, video atsūta, redz, kur skaisti dzied bērni tur. Dziesmiņas tās skatos video, jā, tiešām skaisti. Dzied, labi tie bērni dzied, laba dziesmiņa vispārībā. Tu zini, ka tā ir tava dziesma? Nē, es neatceros. Tu biji atbraucis, mēs kopā rakstījām, tur jau tagad jau ir citi bērni, tie ir izauguši aizgājuši, bet viņi dzied. Dziesma tāds labi. Jautri, interesanti. Mēdz gadīties tā. Tā. Bet kaut kur ir ap 200, jā. Tātad, ja jautājumu nav vairāk, tad nākamā dziesma saucas mīlestības sapulce. Tā kā šis koncerts. Hīts tātad, jā. Neviens nav bijis tur, kur steidzas pētīs klient. Sirds mīloša tādu pašu līdzās iet. Kad jūti to, cik labi ir tur kopā būt. Bez mīlestības tajā vietā nenoprot. Kad jūti to, cik labi ir tur kopā būt, bez mīlestības tajā vietā nenokļūt. Cik labi būt šai vietā, brīnumainā vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Cik labi būt šai vietā, brīnumainā Tur vārds par tevi un par mani savies, kā smarža zirgļā, virzot lidinās, kur tu nes par mīlestības paziņā, ar vārda saprašanas draugiem palikām. Kur tu nes par mīlestības paziņā, ar vārda saprašanas draugiem palikām. Cik labi būt šai vietā, brīnumainā vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Cik labi būt šai vietā, brīnumainā vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Tur nokļūst tas, kam drosme
sevi iepazīt. Kam drosmē sirdī mīlestību ieraudzīt, kam ticēt spēks, ka labās tev vēl ir tik daudz, un tevi tajā vienmēr pienāk sauc. Kam ticēt spēks, ka labās tev vēl ir tik daudz, un tevi tajā vienmēr pienāk sauc. Cik labi būt tai vietā, brīnumainā vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Cik labi būt šai vietā, brīnumainā vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Vietā, kur mīlestība roku rokā iet. Paldies! Kāds ir stāsts, kā jūs kļuvāt par slavētāju? Protams, tad, kad piedzīvoju Dievu. Pirms tam es arī rakstīju dziesmas un spēlēju visāds. Es biju baļu kāzu muzikants, un tas repertuārs kā jau jūs paši. Ziniet, latviešiem ir tāds diezgan interesants, bet tad, kad es piedzīvoju Dievu, tad viss manī mainījās, arī mūzikas izvēle. Es varēju izvēlēties vai turpināt, aicināt cilvēkus pavedināt uz kaut ko, uz alus dzeršanu, uz meitenēm, šonakt, pagājuši nakti, taismagājuši nakti. Pārsvarā viss dziesmas ir šonakt, tas ar tevi, pagājuši nakti, tas bija ar tevi un tā tālāk, ja piedzers alu un tā. Tālāk, cilvēkiem tas patīk, jā, bet vai tas dod kaut kādu labumu, kas no tā rodās? Strīdi, ķildas, ģimenes un šķiras, jā, UTT, jā. Vai es dziedu pilnīgi citu repertuāru par uzticību, par mīlestību, ne to, kas ir zem deķa, bet par to, kuras dēļ dzīvību atdot no žēla. Par to mīlestību, mīl savu to, mīl savu ģimeni, mīl Dievu. Un līdz ar to arī es kļuvu par slavētāju. Tāpēc, kad viss pateicība ir tam kungam, kad tev ir tā saprašana, un kad tev ir tā izvēle, un kad tu vari izvēlēties to labāko. Tā atbildēja. Slavētājs ir tas, kurš slavē Dievu dievkalpojumos un visādos tādos pasākumos. Tas ir cita veida repertuārs. Man šodien pirms koncerta viens maz puika jautājumu uzdev tieši par to, un es viņam stāstu, ka slavēšana, tas slavēt Dievu, to dara dievkalpojumos, tāpēc, ka tu pagodi Dievu. Bet koncertos tu uzrunā cilvēkus. Tu komunicē ar viņiem. Jā, un tas ir cits repertuārs. Mazliet. Ja te ir, jo tās dziesmas, kas ir domātas koncertiem, viņas arī ir domātas tiem cilvēkiem, kas nezina Dievu. Es taču nevaru, teiksim, cilvēkam, kuram nav nekāda saskarsme ar Dievu, par kaut ko dziedāt. Jēzus asinīs, ja tu esi galāts, viņš no tā neko nesaprot. Kas viņam tas ir, jā? Kaut kā tā. Atbildēt.
Es pamostos un savais rīts aizlogadējo, kāds putējs pūš un zienu vietu slīst. Miegs vēl tepat, bet jaunās dienas steigā, ar klusu smaidu mani uzrunā. Miegs vēl tepat, bet jaunās dienas steigā, ar klusu smaidu mani uzrunā. Es teidzies šis laiks, mīlestību pildīts, tev tikai jādod tam caur tevi pārāk plūst, lai sausā tukšumā un pazaudētos sapņos, kāds saņem vēsti, viss ir piedots tev. Lai sausā tukšumā un pazaudētos sapņos, kāds saņem vēsti, viss ir piedots tev. Piesīts kāds maigi pieklauvē un saka, būs tev vienmēr būt, lai dzīve tava nepazūd. Lai gaismās pužā staigātu un atrodi to brīnumu, ko palaist vaļā nespētu. Piesīts kāds maigi pieklauvē un saka, būs tev vienmēr būt, lai dzīve tava nepazūd. Lai gaismās pužā staigātu un atrodi to brīnumu, ko palaist vaļā nespētu. Ko palaist vaļā nespētu. Starp tauriņiem un smaidiem manas kājas kustas, miljonu taku mīkstā peļavas papmājā. Mazliet es steidzos tavam noslēpumam pretī, kaut sirdī vētra pilnās burās pūš. Mazliet es steidzos tavam noslēpumam pretī, kaut sirdī vētra pilnās burās pūš. Kā medus salds uz manām lūpām, viss tas labais, ko varu dot, ko padarīt tā mīlēt prast. Lai manā sirdī vienmēr mīlestībai vietā, lai cits nekas tur nevar vietu rast. Lai manā sirdī vienmēr mīlestībai vietā, lai cits nekas tur nevar vietu rast. Piesīts kāds maigi pieklauvē un saka, būs tev vienmēr būt, lai dzīve tava nepazūd. Lai gaismās pužā staigātu un atrodi to brīnumu, ko palaist vaļā nespētu. Piesīts kāds maigi pieklauvē un saka, būs tev vienmēr būt, lai dzīve tava nepazūd. Lai gaismās pužā staigātu un atrodi to brīnumu, ko palaist vaļā nespētu. Ko palaist vaļā nespētu. No 2000. gadu sākuma man ļoti uzrunā viena tava dziesma. Es viņu mēģināju pats dziedāt, bet tad viņa man tā neuzrunā. Bet, ja jau tagad tu esi atvērts stāstiem, man ļoti gribētos uzzināt, vai tās dziesmas ir kāds stāsts. Tā dziesma ir Tēvs mans vienīgais Dievs. Jā, Tēvs mans vienīgais Dievs, tā ir mana pirmā dziesma, kad es piedzīvoju Dievu. Jo, ja es pirms tam rakstīju par atsteņām, lūpiņām un svārciņām un visu citu, tad, kad es piedzīvoju Dievu, viss mainījās iekšā, un es nespēju rakstīt dziesmas. Atceros, es vēl biju tāds nobaidājis, kāpēc es nevaru uzrakstīt nevienu dziesmu, pēc es taču kādreiz rakstīju, bet tagad es gribu Dievam rakstīt, un es nevaru. Es ļoti lūdzu,
Dievam, lai viņš atraisa man to, dod to. Nu, un vienu reizi ejot uz lūkšanu, ejot vienkārši no mājām uz baznīcas, es gāju spēlēt, un es ģitāru piespiedu mazu papīru lapiņu, tā likuma neapģērbta. Un pildspalvu rokās un rakstu to dziesmu. Rakstu līdz baznīcai aizēju visu, un tur tā lūkšana visu notiek, un es tā ļoti baidījos, kā es tā dziedāšu viņu. Un nedaudz uzgaidīju, tā lai iziet visi ārā, palikos viens. Dievs, pieņem to, ko es uzrakstīju tev. Un tad, kad es to dziesmu nodziedāju, tad man viss aizgāja saprakstīt atkal dziesmas, bet jau citu veidu repertuāru to, ko dzirdēt šodien un to, ko jau spēlēju. Faktiski tas bija 90. gados jau. Tas bija kaut kāds 93. gads, kad es viņu uzrakstīju. Tās mans vienīgais Dievs, manu sirdi sadzirdī. Spēks tavs bezgalīgs un liels, man caur Jēzu piedodi. Piedod domas, vārdus, darbus, kuros apgrēkojos es. Ticību un mīlestību man ar svēto garu nes, lai ar tavu dēlu Jēzu ceļš man dzīvē kopā rit, lai es viņa vārdu nesu. Nāvei cauri debesīs, lai ar tavu dēlu Jēzu ceļš man dzīvē kopā rit, lai es viņa vārdu nesu. Nāvei cauri debesīs. Var uzdot vēl jautājumus par mani pašu arī. Mums ar Intu, starp citu, ir 7 bērni. Nu jau liela, visiem ir savs ģimenes sakarā ar to, un mums ir 18 mazbērni. Un nu jau ir viens mazbērns. Mēs esam ļoti daudz. Mēs šo pavasaru nosvinējām 45 gadu kāzu jubileju, un 47 gadus mēs jau esam kopā. Es varu pateikties par to tikai Dievam vairāk nekā. Jo ja viņš nebūtu iejaucies mūsu dzīvē, ja viņš nebūtu ienācis ar savu mīlestību, tad viss noteikti nebūtu tā. Tādēļ nākamā dziesma sauc Dāvana. Un šajā dziesmā jums
Katrai rindiņai pēdējie vārdiņi jādzied līdzā obligāti. Jā, un tagad jūs domājat visi, kādam tur jābūt apdāvinātam un atraktīvam, lai paķert uzreiz līdzā katrai rindiņai vārdus. Bet jūs sapratīsiet, jums viss izdosies, tie ir superīgākie vārdi. Kad dāvānu saņemsi sniega, tas tev. No debesu tēva sūtītā, tas tev. Šai dāvanā mīlestība saviņota, tas tev. Lai saņemta vienmēr tā tev lietota, tas tev. Kad dāvānu saņemsi sniega, tas man. No debesu tēva sūtītā, tas man. Šai dāvana mīlestība saviņota, tas man. Lai saņemta vienmēr tā tev lietota, tas man. Šī dāvana ir tam, lai kādu mīlētu, lai par viņu rūpētu, lai viņu sveitītu. Tā, lai vienmēr dzirdētu un labu darītu. Tā, tu Dievu mīlētu un viņu godātu un nestu liecību par to, kā Dievs mūs mīl. Šī dāvana ir tam, lai kādu mīlētu, lai par viņu rūpētu, lai viņu sveitītu. Tā, lai vienmēr dzirdētu un labu darītu. Tā, tu Dievu mīlētu un viņu godātu un nestu liecību par to, kā Dievs mūs mīl. 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 Kad dāvānu saņemsi sniega, tas tev. Tā ziedošā dārza pārvērsta, tas tev. Tā skaistākā dziesma dvēselē, tas lai vienmēr gribu tā no tevis skats tev. Kad dāvānu saņemsi sniega, tas man. Tā ziedošā dārzā pārvērsta, tas man. Tā skaistākā dziesma dvēselē, tas man. Lai vienmēr gribu tā no manis skats man. Šī dāvana ir tam, lai kādu mīlētu, lai par viņu rūpētu, lai viņu sveitītu. Tā, lai vienmēr dzirdētu un labu darītu. Tā, tu Dievu mīlētu un viņu godātu. Šī dāvana ir tam, lai kādu mīlētu, lai par viņu rūpētu, lai viņu sveitītu. Tā, lai vienmēr dzirdētu un
par to, kā Dievs mūs mīl. 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 Labi, dāma. Paldies. Mīlestītāji, visu labākā dāvana. Jautājumu lūdzu. Man jautājums. Jā. Vai tev ir arī kāda dusmīga dziesma? Nu, tāda. Nu, ir mazlietiņi, bet mazlietiņi dusmīgi. Bet tas ir īpaši repertuārs. Es varbūt tās nedziedāšu dusmīgu dziesmu, es varbūt tās nodziedāšu. Dusmīgas dziesmas ir, jā, man ir speciāls repertuārs, bet tas ir īpašām vietām, un to arī nevarētu nosaukt par dusmīgu dziesmu, bet par taisnu dziesmu, darīsim tādu, kas ir runā par tām lietām, kas par cilvēku ļaunumu un visiem. Bet es nodziedāšu jums vienu dziesmiņu, kas arī ir īpašiem pasākumiem domāta, kas ir domāta māmiņām un tētīšiem, un dziesma saucās Bērna lūgšana, bet ne tiem māmiņiem, bet ne tām māmiņām un ne tiem tētīšiem, kas ir māmiņas un tētīši, bet tiem, kuriem tādiem vajadzētu būt, bet nav. Man viens spilgts piemērs, kad mūsu bērni bija mazi, viņi gāja skolā, un viņi projektu taisīja skolas. Un vienam no projektiem viņiem vajadzēja uzņemt filmu dokumentālu, izveidot par mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Un, protams, ka tēvs gāja līdzāk filmē, un bērni jautāja. Un mēs piegājām pie viena vīra, kurš bija tāds īpaši iesilis, nu tāds smaržīgs, ja, vārdains, ja. Bērni jautāja viņam, kas tev tavā dzīvē ir pats dārgākais un mīļākais? Nu, protams, pirmā viņa atbilde bija, šņabīt iedzert. Un bērni otrais jautā, vai tiešām tas ir tas dārgākais un mīļākais, vai nav nekas tāds, kas būtu ļoti, ļoti mīļš. Viņš tā stāv, domā. Nē, man ir meita. Man ir meita. Viņš atcerējās, ka viņam ir meita. Visi mēs to ierakstījām un aizgājām, it kā neko neteicām viņam vairāk. Bet viņš atcerējās, ka viņam ir meita. Dažreiz nav daudz jārunā, pietiek mazu sēkliņu iesēt, lai cilvēks atcerētos, ka viņam ir kaut kas ļoti dārgs. Un šī dziesma ir no tādiem īpašiem, rakstīts speciāli tādiem īpašiem pasākumiem. Uzticamais tevis tēvs, tu dzirdi sirsniņu, ko tā tev klusī teic. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi un ar prieku sirdi piepildi. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi un ar prieku sirdi piepildi. Ved māmiņu, kas ceļa malā gultu klāja, ved māmiņu pie manis mīlestībā stāja. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi un ar
prieku sirdī piepildi. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi, un ar prieku sirdī piepildi. Tētiņa siet sev pasaulīgu laimi gūt, bet atpakaļ nevaru es ar viņu būt. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi, un ar prieku sirdī piepildi. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi, un ar prieku sirdī piepildi. Lai zudušie par mīļiem atnācējiem kļūst, pie tevis, kungs, lai pateicību sirdī gūst. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi, un ar prieku sirdī piepildi. Lūdzu tevi, kungs, mani uzklausi, un ar prieku sirdī piepildi. Paldies. Var uzdot vēl jautājumus? Man ir viena dziesmiņa, kuru es uzrakstīju gaitu baznīcā. Mēs tur kaut kādā 90. gados tur remontējām tur baznīcā torni, arī torni, remontējām. Divatā bija puisi, un mēs tur dzīvojam iekšā tajā mazajā telpiņā. Un katru dienu nācām ārā no altāra aizmuguri, kurus nācām ārā, palūdzāmies, kāpām tornī augšā, un pēc darba nācām lejā. Palūdzāmies un gājām iekšā. Tur mēs ēst klājām, tur mēs dzīvojam uz vietas. Un tur man tapa dažas dziesmas, tas bija rudens. Tas bija septembris, oktobris, novembris, mazliet decembris vēl. Tumšs laiks, darba laiks ļoti īsts bija, bet katru vakaru mums bija baznīcā lūkšanas. Mēs dziedājām dziesmas, divatā lūdzāmies. Un interesantākais pārsteigums bija tas, ka tur sāka nākt bērni vietējie. Viņi staigā ap to baznīcu apkārt, un mēs viņiem no tā torņa jumta saucam, nestaigāja bērni papakši uzkrist visu ar kaut ko sniegt paši kā papaļdot savu sirdi Nordvīgi budeši. Nu tā, kaut kā. Nu, tie bērni nāk un nāk. Nu, mēs viņus aicinām iekšā uz to lūkšanu. 4 jau tumšs, nāciet bērni iekšā. Vietēji. Nu, nāk viņi iekšā. Mēs tur spēlējam, dziedam, lūdzamies. Viņi arī sāk piedalīties pēc kādu laiku. Viņi jau tur līdz kādiem 6 un pilnīgi pa tums iet mājās uz tām apkārtējām lauku mājām. Vecāki nevis tur nāk skatīties, kas tur ir. Mēs viņus spraicinām, nāciet jūs arī uz lūkšanu. Dziedam, spēlējam, palūdzamies. Vecāki sāk nākt. Neticēsiet, bet, labi, noticēsiet. Fakts, tad 30 cilvēki pēc 3 mēnešu tur nāca. Nu, baisne katru dienu, jo mēs sapratām to, ja mēs taisīsim to lūkšanu, katru dienu mēs nespēsim mēs darīt, jo tie cilvēki nāca daudz, un mēs ar reizi nedēļā, 4 dienās tur bija lūkšanas, un nācām 30 cilvēki katru nedēļu. Interesanti. Un tur man tāpat dziesma
dziesmiņas. Dažas, un šitā dziesmiņa bija tāda. Es viņu uzrakstīju, un tad, kad es tiem bērniem dziedāju, tie bērni visi tā smējās. Un kāpēc? Dzirdēsim. Iekrīt balta, kaila stabulē, pārnai sirdī gribēnā. Šajā vietā visi smējās uzreiz. Vēja dziesmā, viņa dvēselē, dziedu nesveļ mamiņā. Tam kungam veltīju to, savu dziesmu vismīļāko. Tam kungam veltīju to, savu dziesmu vismīļāko. Dziesmu domas, glāstas izmīļas, kas kā avots man plūst. Lai kā koks, kas liecas vēju mest, paliek dzīvs un nesalūst. Tam kungam veltīju to, savu dziesmu vismīļāko. Tam kungam veltīju to, savu dziesmu vismīļāko. Zinu, Dievs, tev pieder dzīvība, Kristu dāvini man. Manā sirdī izaug ticība, manā dziesmā viņa skan. Tam kungam veltīju to, savu dziesmu vismīļāko. Tam kungam veltīju to, savu dziesmu vismīļāko. Jautājums var uzdot. Es domāju, es nodziedāšu vēl vienu dziesmu laikam, tad, jā, un tad koncerts arī būs beidzies. Jā, tad jums ir iespēja kaut ko ielikt kastītēs tajās, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Torns tomēr, torns. Savējais torns. Nevienam citam tas torns nav vajadzīgs. Ne amerikāņiem, ne indieši. Bet mums viņš ir ļoti vajadzīgs. Vai ne? Valdības jautājums arī minēja par to gaisa baznīcu. Negribu turpināt šeit? Šeit man nav laika. Es strādāju. Es ikdienā es celtniecībā strādāju. Un man objekti ir pa visu Latviju, un tur, kur es esmu, Un tā jau es varbūt varētu, ja būtu laiks. Ja es pensijā, un tad, kad es pensijā būšu, tad es varu nākt ar to remontēt. Vismaz dziesmu pakomponēt. Pāris gadi pakomponēt, jā. Bet tu jau vajag baznīcā grīt vedīt. Jā, tas jau vēl ir cits atkal stāsts, jā. Bet, jā. Ups. Svecīts īsti. Cik labi, kad ir īstās, vai ne? Jā. Tā. Jautājums atbildēts, jā? Jā. Labprāt, bet man nav vajag laika visam tam. Tātad šī dziesma būs par mani. Tu nekad nesēdi, lai rakstītu dziesmu. Viņi pie tevis atnāk. Jā, man kaut kā tā ir tā dziesma. Tas ir kušums. Tas neaizskars no dzīvi. Ja man jautā, kā ir dziesmu rakstīšana, tad tur ir pavisam ļoti vienkārši. Kā es jums stāstīju, kad man uzaicina kaut ko, tad ar bērniem kopā rakstīt, ar pieaugušajiem rakstu. Mēs varam izdarīt vienu eksperimentu maziņu šeit. Jūs varat uzdot tēmu, piemēram. Tā. Parotaļājamies. Katrs teiks kādu vārdu, viņam radīs. Tornis. Labi. Tornis. Tātad dziesma par torni.
Sākumā raksta vārdus, un tur višķiņ gan ir jāpiedomā, lai saskaņa kaut kāda būtu, ja? Labi. Tonis tāds no ceļa redzams šeit. Visiem tīkami uz to ir skatīties. Apmēram tā, īsumā, jā. Un tā top dziesma, jā, pa bišķi. Gan vārdu, gan arī mūzika, jā. Viss kopā. Bet es gribēju kaut ko izdarīt, es jau aizmirsu. Bet tā, vienu dziesmu, kas ir par mani, to es nodziedāšu bišķi vēlāk, es tomēr nodziedāšu vēl vienu dziesmu. Bet zini, tu vari pateikt, ka gadiem neņēma vai ģitāru nespēlēja. Kā dabu? Bija tāda pauze, jā, tad, kad es piedzīvoju Dievu. Nē, 2 gadi es nebiju spēlējis. Tev palīdz žēl ģitāras kurpums, kurām tā ir sākās. Jā, kā es atsāku spēlēt vispār, jā, tā, kad es nezināju, Dievu es tad ļoti spēlēju, visu kaut ko spēlēju un visu kaut ko darīju sliktu, un tad, kad es piedzīvoju Dievu, es atmetu vispār spēlēt. Es domāju, es nekad dzīvē nespēlēšu. Pieļauj, ļauj man stāstīt manu repertuārīt, jā. Paldies tev. Jā. Un tad es nejauši būvējot vienu objektu, tur saimnieks nesa vecu ģitāru, mēs tārā, un es kaut kā iežēlojos, es teicu, nemetāju, es bērniem uztaisīšu, es tur mājās izrādīju, sattaisīju, salīmēju, visu, noliku. Tad pa bišķi man sāka spēlēt. Bet arī, ne tā es. Mums tā dēļielniec bija ļoti logīga. Stāvni tāda dzelzs lēdīja, nekad nesmaidīja. Vienmēr bija nopietni. Nāc valdīja, un mazliet savu lūkšanas būs. Tu kādreiz ģitāru spēlēji? Tev jānāk spēlēt. Es nekad nespēlēšu. Kur nu vēl baznīca? Ģitāra spēlē. Tu nāksi, vai kāds mēnesis sakali, klāt valdī. Mums joprojām ir lūkšanas, joprojām mēs gaidām tavu ģitāru. Viņi tā neatlaidīgi, kāds 4 mēnešus no vietas nāca. Es paņēmu tu ģitāru aizgāju. Tā es atsāku spēlēt, un tad es atsāku arī dziesmas rakstīt. Tā, jā, tas tāds notikums ārpus repertuāru šīs dienas. Tātad nākamā dziesma būs varbūt, ka tā, jā, to es vēlos nodziedāt, un tad es nodziedāšu to pēdējo dziesmu. Klāt vakars mums, nāk zvaigznes manā sēdā, un kaut kur krēslā lakstīgā dzied. Klīst skatiens baltos, ābeļu ziedu kalnos, ne tikai dārzā, vēl dvēselē vizija. Varbūt, ka tā slīkst pļava zelta pienā, varbūt, ka tā kāds pačukst man kā mīl. Varbūt tas viss ir pavasara sapnis. Varbūt, ka kāds vēl steidzas man ko teikt. Varbūt, ka tā slīkst pļava zelta pienā. Varbūt, ka tā kāds pačukst man kā mīl. Varbūt tas viss ir pavasara sapnis.
Varbūt, ka kāds vēl steidzas man ko teikt, jau mēnes augst, bet es vēl klusi sēdu un klausos tavā sarunā, mans draugs. Cik ļoti maz mēs spējam tā viens otru ar sirdi sadzirdēt un teikt, tu esi jauks. Varbūt, ka tā var pateikties par visu, vien tam, kas to no mīlestības dod. Lai prieks kā vējš, kas karu sevi griežas, tev skaistu dziesmu leciem pārīklāj. Varbūt, ka tā var pateikties par visu, vien tam, kas to no mīlestības dod. Lai prieks kā vējš, kas karu sevi griežas, tev skaistu dziesmu leciem pārīklāj. Tev skaistu dziesmu leciem pārīklāj. Tev skaistu dziesmu leciem pārīklāj. Tur kāda iespēja vēl kādu jautājumu uzdot pirms pēdējās dziesmas. Nav jautājumu. Labi. Tad dziesma par mani pašu. Apstājos vien pēc vēja, apstājos vien pēc nekā, raudāt, klikts, miet vai dziedāt, kas bija tas pazudā. Viens jauns rīts, tikai vienā ausmā, vienā dienā, tikai mirklis, vārdos mīlestībai. Tikai Kristus manai dzīvei mīlestību dāvina. Sirds pielīst pie prieka straumē, kad taurīši plešas pārmas prāts, viss negātais aprakts kapā. Es esmu dzīves jauns, izbrīnā manas acis, par rokām, kas sniedzas dot, kas saņem no mīlestības, tas mīlestībā prot dot. Viens jauns rīts, tikai vienā ausmā, vienā dienā, tikai mirklis, vārdos un mīlestībai. Tikai Kristus manai sirdī mīlestību dāvina. Viens jauns rīts,
dziedāt, sirds jauna nu piedzimā. Paldies! Paldies par uzmanību! Paldies par jautājumiem! Paldies par koncertu šodien. Nu, ja jums ir vēl kādi jautājumi, jūs varat uzdot. Es atceros, Zolt, kā tu mācīji mums ģitāru spēlēt. Gregors man ap 2000. gadu satnāca tur mācīties. Un tad tu teici, es biju atnācis tādu 7-stīgu ģitāru pārtaisīt par 6-stīgu un vēl dēles aiz grifa. Tu paskaties uz mums, teici, kas tā jums te ir? Nu tā dēlīša striķīšana. Un viss tās ģitāras, viņas skan tā kā zīmī, bet viņām jāskan tā kā zupai. Atceros, ļoti skaidri. Jā, nu tā bija tā, ja es mācīju ģitāru diezgan daudz gadus spēlēt. Un ne tikai ģitāru spēlēt, mācīju arī dziesmas rakstīt. Man ir ļoti daudz skolnieku. Daži no viņiem ir diezgan tādi populāri. Daži nav populāri, jo ģitāru spēlēt iemācīties nevar. Kā lausoties un skatoties, kā cits to dara. Tas nav kā iemācīties matemātiku 2 x 2 = 4. Tas ir tā kā iet uz sporta zāli un sāk bišķīti sēdi un ies līdz aptikumam. Nevar, tas tur jāmeklē un jāpieaug, jāattīstās ir nemitīgi. Paldies Dievam par koncertu šodien. Paldies Dievam par jums visiem. Un paldies Dievam par tām kastītēm, kas tur stāv. Tas ir mūsu domas. Nu, tagad var aplaudēt un sabūt.